Šajā sērijā turpinām iepazīt trešo lielāko viesnīcu Indijas okeānā – Konstance Felija. Izbaudām spā centru, kas atgādina Balī, nopeldamies kādā mazā jaukā pludmalītē ar skaistiem akmeņiem, baudām ēdienu, pludmales un burvīgo dabu, bet atgriežamies Latvijā ar Seišelu bērnu rakstītām vēstulēm, un digitālā pele mums izgatavo burtnīcu, ko uzdāvinām latviešu bērniem un aizsūtam uz Seišelu salām. Esam atnākuši uz spā centru, Siekaliņa tek, laikam vēlāk būs jāatnāk un jāizbauda. Visapkārt ir saunas, ir dažādas vēl mājiņas, pat mēs nezinām, kas īsti tur ir iekšā, iespējams dažādas masāžas, bet te ir tāds lielisks baseins, kur pagulēt un pasauļoties. Evita saka, noteikti šodien jāatnāk. Viņi visi ir sadegus, bet saka, tādā vietā nevar neatnākt un nepasauļoties. Tā kā, gaidīsim saulrietu un nāksim pasauļoties. Beidzot, es sajūtu vēsu ūdeni šeit Seišelā. Laikam to leduskapu viņa vajadzēja dabūt, jo visur ir silts un karsts. Vai nav fantastiska pludmale? Šādas līdzīgas pludmales līdz šim ir piedzīvotas Zanzibārā. Kaut kas nedaudz līdzīgs ir kaut kur bijis arī Meksikā. Cik labi ir, kad aiziet mākonītis priekšā saulē. Tiešām ļoti labi ir. Vismaz var izbaudīt kaut ko savādāk, lai arī esmu sasmērējis rokas ar traku kādu kremu, kas nepieaug. Tik un tā es jūtu, ka nedaudz sursta. Okeānā atkal ir tik karsts ūdens. Tik siltā vannā es neeju. Īstenībā ir tā, ja ģimenes brauc šajien ar bērniem, tad jūs varat būt droši, kad bērniem ūdens temperatūra būs ļoti piemērota. Būs ļoti silts. Tepatām ir okeāns, ir līcīts, un te uzreiz ir baseiniņš. Cilvēki atpūšās, sauļojās. Tagad ir pusdienlaiks, ļoti daudzi iet pusdienās, bet mēs esam izlēmuši, ka mēs šodien un rītā bez pusdienām pietiek ēst, viss pietiek. Jāsāk dzīvot veselīgi, jāsāk pierast pie Latvijas apstākļiem. Jāsāk laikam pieradināties arī to, ka es vairāk papaju nedabūšu. Pēc noteikti gribu aizvest mājā kādu papaju, lai mani visi radinieki un bērni varētu nogaršot, kādēļ tiešām es te tik traki kaifoju par to papaju. Viņi tiešām ir fantastiski garšīgi. Esam beidzot sagaidījuši un esam atnākuši vakariņās. Mēs visu dienu neēdām šodien. Mēs speciāli taupījāmies vakariņām, jo mēs zinājām, ka mums ir jānāk uz restorānu Helio, kas ir itāļu restorāns. Un par brīnumu, šokar mums ar Evitu sapasēja gaumas pilnībā. Mēs paņēmām starterītī, mēs paņēmām zeltainā tunču starterīti un... Jā, zeltainais tunčs būs. Un galvenais ēdiens mums būs otrajā ēdienā, mums ir lielops. Ar karamelizētiem sīpoliem. Un kartupeļiem. Nevar, reāli nevaram sagaidīt, jo beidzot ir pienācis tas laiks, ka gribas jau ēst. Tik ir pulkstenis tūlīt 7:30. Mēs ēdām 8 no rīta brokas, tā kā gandrīz 12 stundas neesam ēduši. Jā, un Ivers vēl ir dzīves. Jā, mēs esam ieturējuši tādu formiņu, sportiskā formiņu ir. Bet nekas tūlīt atnāks un parādīsim, kā izskatās itāļu ēdiens. Bet papaja nebūs. Toči, vakariņas bez papajas. Un pats galvenais, lai ir brokastīs papaja. Ja brokastīs nav papaja, diena nav izdevusies. Tas ir te šeit mājās, jau, protams, tas ir cits stāsts.
Nu ko, Izskatās ļoti garšīgi. izskatās garšīgi, jā. O, ko tur labi ir. Sešernis tomēr. Kā Larijas notrāpīja? O, tur ir labi. Bon appétit. Thank you. Thank you. Bet, nu labi, tuncīts arī skatās garšīgi. Nu, Larija šoreiz ir trāpījis, jā. Visus mūs apsteidza šoreiz. Mūsu lielops ir klāt, un visi trīs mēs tūlītām mēģināsim savu steiku. Nezinu jau, kurš steiks pēc kārtas vispār Seišelu salās. Bet cilvēki mīļie, kas skatās. Ja jūs braucat uz Seišelam, ziniet, ka jūs šeit ļoti, ļoti garšīgi paēdīsiet. Viennozīmīgi šeit ļoti laba virtuve, ļoti labi gatavo. Virtuve ir dažāda. Un tiešām pavāri ir izcili. Mēģinam. O, jā. Gaja mīkstam. Man jau patīk. Mēs esam paņēmuši 4 saldos. Īstenībā 4 viņiem tikai arī ir. Mēs pamēģināsim katru, kas no tiem saldējiem ir. Un šis ir tas laikam tāds interesantākais saldējs. Šeit ir saldējums. Iespējams vēl kaut kas, bet šis ir kokosu rums. Tas ir jālaiž šeit iekšā. Un šeit ir kafija, espresso, un abi divi esot jālaiž uz saldējumu. Nu, ko mēģinām? Tas un tas. O! Nu gan putriņš sanās. Nu, ko pamēģināšu? Nevar noknēt. Saldējums, biki stengers un ar kafijas garšu. Ir labi. Šī mums ir pankūka izskatās ar saldējumu. Tad garšojam un rieks pa vidu. Pankūka ir ļoti stipri piesūcināta kādā saldā sirupā. Īstenībā šīs ir ļoti garšīgas. Atņemam Evitai tiramisu ar saldējumu. Evita teica, tas ir mans. O, ka mēs tagad visi pie sevis pievāc. Tas arī labs. Bet pats interesantākais, visi saldie sastāv arī no saldējuma. Tā kā šeit Seišelās ir tiešām karsts, tad saldējums laikam visam ir klāt, un tas viss ir šeit baigā topā. Šits arī labs. Kas te ir? Tas kaut kāds zefīrs. Mīgs zefīriņš ar cepumu, kuru nevar pārkniept, un atkal saldējums. Tiramisu vispār nav tāds kā Itālijā. Jā, es drīkstu, jā. Saldējums ir super skāps, Tas vispār nav daudz garām. bet labs arī. Tā kā galīgi garām. Īstenībā viss ir labs. Viss ir garšīgs. Pat mēs esam labi pēduši, un tāpat mums viss garšo.
Atnācām augšā Puseles, kur ir privātās villas un kur ir arī prezidenta villa. Atnācām uz vienu skatu punktu apstīties uz okeānu. Te nekādīgi nesanāk paiet uz priekšu, te visu laiku kaut kas ir jābildē un jāfilmē. Tāds skaistums, tādas krāsas. Un jau ir viena alga, deg saule vai nedeg saulē, tās rokas un kakls jau viss jau ir pieras, jau viss sen ir sadedzis, jau vairs nav kam degt. Kameras, jā. Visur ir kameras. Visur mums seko. Baigi savilkti vadi, iedomājies pat tādās vietās. Mēs te gribam noiet līdz tai pludmalītei, ko redzējām no augšas. Ļoti skaisti tur izskatās. Aiziesim pie okeāna, padzersimies jūras ūdentiņu. Jā. Baigās trepītis sataisīts. Mums ar šodien haikings, bet pirmo reizi haikingā dodos ar čībām. Bet ja mēs izdzīvojām tur uz tās salas 1,7 km pārgājām pāri, tad jau ternoiesim. Īstenībā ātrāk nonācām nekā gaidījām. Ui, kāds ūdens skaists. Ui! Skaisti. Ūdens ir tik silts. Kā vannā. Bet šodien ir pēdējā noslēdzošā diena pilnā. Šeišlās noteikti tā ir jāizbauda. Sērijas turpinājumā vēlamies atrast kādu ēdienu, kas gatavots uz ielas. Pēdējās stundās vēl baudām silto sauli un spā salonu, bet lidostā atvadāmies no mūsu Seišelu draugiem, tiekam pie bērnu rakstītām vēstulēm, vedam tās uz Latviju. Bet Latvijā firma Digitālā Pele izgatavo mums burtnīcu, ko uzdāvināt latviešu bērniem un aizsūtīt uz Seišelu salām. Iepriekš sērijā turpinām iepazīt Konstance Feli viesnīcu, atpūšamies spā salonā un atrodam kādu mazu un romantisku pludmalīti netālu no privātajām villām.
tagad braucam, bija 31 grāds. Tagad mēs priecājamies par to, ka mums jau jālido drīz mājās ir. Beidzot, varēsim vēsumiņā pēlpot svaigu gaisu. Bet tagad esam iznākuši ārpus viesnīcas teritorijas. Gribam nogaršot kaut ko vietējo, reāli izņemot papāju un citiem augļiem. Kaut kas vēl ir vietējs, bet tāds viņu vietējais pagatavotais ēdiens. Bet īstenībā ir tā, ka šajā karstumā tā baigi ēsti nemaz negribās. Varētu augļu plati uzēst, un iespējams ar to arī pietiktos. Nevar noturēties un nevar neiziet uz pludmali, ka te tādas krāsas spīd cauri visu laiku. Nu, tā pludmale, tas ir pludmale un okeāns un tās krāsas, tas ir tas, no kā būs ļoti grūti šovakar atvadīties. Okeāns ar savām krāsām, siltais gaiss, laipnie cilvēki un papāja, tas būs tas, kas mums noteikti pietrūks. Nu labi, iesim, skatīsimies, uzsūtīsim varbūt kādu burgerīti, varbūt tam kādu plati, ko mēs varēsim tūlīt uzēst pusdienās, un pēc tam pārējo visu laiku mēs pavadīsim spa zonā. Paplunčāsimies baseinos, varbūt ieiesim saunā, atpūtīsimies relaksiņā, nedaudz pagulēsim un 6 jau mums būs pakaļ busiņš un vedīs uz lidostu. Galvenais, ka te cenas neliek, jo skatās droši vien arī uz sejām. Mūsu pirmais fast foods. Frī kartupeļi, vistiņa noslēpusies, zivtiņa. Nu ko, labu apetīti. Jau sāk tuvoties māju ēdienam, ja šits vairāk. Kadri, kas paliek ārpus kadra. Mums nācās līdz 12. izčekoties no saviem istabiņām, no saviem numuriņiem, bet mums atļāva atpūsties spā. Un galvenais tas, ka visus izdzina no tejienes. Slēdza spā, un mēs tagad esam šeit vieni paši. Un šādi mēs šeit atpūšamies. Kingā. Mums arī su galdiņu atnāca, mums galdiņu uzklāja. Viņi saka, tā kā maka mēs jums uzsaucam vienu. Nu, žēl, ka tikai ka maziņo. Čipšīši mums te ir, koliņš mums te ir. Tas nekas te jau otrā. Jā, redziet. Maleči, pa mums rūpējās. Skatieties, tiešām visi ir izdzīti, nav neviena cilvēka vairāk. Teicu, kā mēs nāksim, tā visi izdzīt. Skatieties, nu nav. Nav neviena cilvēka. Pirms tam, kad mēs uz šeit atnācām, šeit, nu nezinu, kad cilvēki 30 bija, bet palūdzu visiem, diemžēl, jums visiem jāpamet spā, jo komanda no Latvijas ir atbraukusi. Viņi tagad līdz 7 pavadīs šeit laiku, tā kā pēc 7 atkal visi laipni gaidīti. 7 būs busiņš mums pakaļ un dodamies uz lidmašīnu. Ļoti ceram, ka Seišels būs organizējuši arī tā, kad arī lidmašīnā nebūs neviena cilvēka. Būsim mēs vieni paši un mēs varēsim gulēt, kur mēs gribam. Ir noslēdzošais vakars šeit Seišelu salās, un mums pakaļ ir atbraukusi mūsu draudzene Gretele un mūsu lieliskais šofers, un mums ir atvestas vēstules no Seišelas bērniem, no skolniekiem. Mums ir vēstules, ko aizvest uz Latviju, 58 bērniem. Mēs ļoti ceram, ka tur ir iekšā 58 vēstules Latvijas skolniekiem. Thank you very much for the letters. You're welcome. I hope they enjoy it. Yes, I hope they enjoy it and they will be friendly. And they will get to learn more about the Seychelles. Yes. And we have a small present for you from Latvia. It is some vitamins for from Latvia. Nice of you. Yeah, it's from one of our sponsors, but it is the most popular gems from Latvia, from our berries, from Latvian berries. Mums visi ceļojuma laikā, protams, ir bijis arī liels palīgs un tiešām liels labs cilvēks. Tas ir mūsu šoferis, kas mums vienmēr ir palīdzējis. Tādēļ arī ir viņam arī dāvana. And driver, it's present for you. Thank you for all this, for helping, for all of what you help for us. Thank you. Paldies. Labākais šoferis Seišelu salās. Ja kāds gribat izbaudīt Seišelu salas, noteikti mēs atstāsim viņu kontaktus. Best driver. Yeah. The best people in Seychelles, the best Gretel and driver.
Taču blakus nostājies. Thank you so much. It was amazing. It was amazing. Thank you so much. Protams, esam apsolījuši saviem bērniem, dobalniekiem, kad mēs atvedīsim viņiem foršas burtnīcas, kur ir mūsu bildi no Šeišelām un atkal otrādi. Šeišelu bērniem mēs aizsūtīsim burtnīcu, ko mēs apsolījām jau pašās Šeišelās, kad mēs nobildēsim mūsu dobeles bērnus, kas ir rakstījuši šīs foršās vēstules, un aizsūtīsim viņiem burtnīcu. Un liels paldies šim uzņēmumam no Ogres, Digitālā Pele, kas uzņēmās sagatavot un uztaisīt mums šīs burtnīcas, kuras mēs varēsim uzdāvināt gan dobeles, gan Šeišelu bērniem, un ejam iekšā. Esot mūsu burtnīcas jau gatavas, apstīsimies, kādas viņas ir sanākušas, un apstīsimies, ko vēl Digitālā Pele šeit ražo un gatavo. Esam ienākuši uzņēmumā Digitālā Pele. Čau, meitenes! Sveiki! Paldies, protams, jums par to, ka jūs apņēmāties un sagatavojāt un saražojāt mums šīs brīnišķīgās burtnīcas. Mēs redzējām bildes. Varbūt jūs varat beidzot parādīt un iedot rokās pataustīt šo materiālu, ko jūs esat saražojuši. Jā, protams, lūdzu. Lūdzu. O, bērnī, gatavojieties saņemt. Tātad Šeišelu bērni saņem šādas burtnīcas, un bērni no Dobeles sākuma skolas atkal saņem šādas. Nu, izskatās perfekti. Lieliski. Liels paldies! Varbūt jūs ātri varat izstāstīt, ko jūs vēl šeit ražojat, ko jūs vēl gatavojat. Varbūt mums varētu kaut kas vēl noderēt turpmāk. Tā, šito es paņemšu malā jau, lai neaizmirstam. Mēs nodarbojamies ar prezentreklāmu. Šeit jūs redzat viss, kas mums šeit uz vietas ir pieejams. Plus mēs arī drukājam digitālu un lielformāta druku, kas ir kalendāri, plakāti, visu, ko papīru jūs Lielformāta, tas ir cik liela? Ļoti liela? Ļoti. Jā? Liels paldies! Es ļoti ceru, ka mums sadarbība varbūt turpināsies. Jā. Tā kā skatieties mūsu Ceļot bez robežām raidījums, redzēsiet savu uzņēmumu aprīlī. Un bērni, es ceru, ka jūs arī pateiksiet paldies, atsūtīsiet kādu kārtiņu, ko jūs gatavojat Šeišelu bērniem, atsūtīsiet arī uz Ogri, uz Digitālo Peli. Paldies jums! Jā, super! Paldies! Ar šo sēriju mēs noslēdzam sezonu un sakām jums lielu paldies par to, ka skatījāties mūsu raidījumu, sekojat sociālajos tīklos, ierakstāt kādu komentāru un paldies jums par to, ka jūs esat. Darbs pie sērijām aizņem daudz laika, gan sākot no sagatavošanās darbiem un filmēšanas, gan beidzot ar montāžas un pēcapstrādes darbiem. Tādēļ katrs jūsu labais vārds un katrs uzspiestais laiks ir mūsu lielākā un labākā alga. Mēs to patiešām novērtējam un tiekamies atkal jaunajā sezonā.